Kofeīns. Kur ir vairāk kofeīna? Tumšā grauzdētā kafijā vai gaišā grauzdētā? Ir dzirdēti divi varianti. Viens, ka tumšā grauzdēta kafija ir stiprāka, tātad attiecīgi kofeīna tur ir vairāk. Otrs, ka grauzdēšanas laikā kofeīns tiek izgrauzdēts, tātad kafija paliek vieglāka. Patiesībā grauzdēšana kofeīna daudzumu kafijas pupiņā neietekmē. Cik bija sākumā, cik būs arī beigās. Bet ir viena nianse. Kafijas pupiņas grauzdēšanas laikā zaudē svaru, kļūst lielākas, taču vieglākas. Tātad sanāk, ka uz to pašu svaru tumšā grauzdētā kafijā kofeīna būs vairāk. Ņemsim palīgā matemātiku. Tik paliek gaišajā grauzdējumā no sākotnējā svara, tik paliek tumšajā grauzdējumā. Tad mēs šeit izreikinājām, ka, lai dabūtu to pašu kofeīnu daudzumu mūsu kafijā, mums ir jāizdzer vai 5 tumšā grauzdējuma krūzītes vai 6 gaišā grauzdējuma. Bet atcerieties, ka mēs ņēmām pavisam tumšu un pavisam gaišu grauzdējumu, bet realitātē, ja mēs izvēlēsimies mazāk grauzdējumu atšķirību, piemēram, mūsu Brazīlijas un Ruandas kafija, kofeīna daudzuma atšķirība nebūs tik liela. Katrai kafijai atkarībā no šķirnes un klimatiskajiem apstākļiem, kur tā ir augusi, būs cits kofeīna daudzums. Kāds to uzzināt iespējams ir diezgan reti. Tik un tā realitāte lielākā atšķirība, cik daudz kofeīna būs jūsu kafijas krūzītē, ir atkarīgs no tā, kā jūs pagatavosiet. Kā samalsiet, cik karsts ūdens būs, ar ko apliesiet, un viss pārējās pagatavošanas nianses, bet par to citā reizē. Pagaidām atcerieties, izvēlieties kafiju, kur jums garšo vislabāk. Tas tomēr ir visvienkāršāk izmēramais parametrs.